Vakardien šeit Eiropas parlamentā vēl vakarā debatēja jautājumu par to, kā Lietuva izjūt spiedienu no Krievijas attiecībā uz piena nozaru, uz smago automašīnu apturēšanu un nelaišanu iekšā Krievijas tirgos, balstoties it kā uz pārkāpumiem, teiksim, piena produktu kvalitātes prasībās, kas, protams, visiem ir skaidrs, ka tas nav tas iemesls. Lietuva ir atļāvusies pārāk daudz pēdējā laikā Krievijas prāt. Viņa ir uzsākusi procedūru pret Gazprom attiecībā par negodīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu. Viņa pašlaik ir prezidējošā valsts un austrumu partnerības jautājums, ieskaitot Eiropas Savienības un Ukrainas partnerības līgumus, tiks parakstīts Viļņā visdrīzākais novembrī, un Krievijai tas bez šaubām nepatīk, un tāpēc vienkārši notiek spiediens uz Lietuvu visādos jautājumos. Un šeit, tas, protams, Latvijai nav nekas jauns. Mēs atceramies, kā mēs 98. gadā atļāvāmies ne to svētkus, kas Krievijai patika, atzīmēt ne svētkus, bet piemiņas dienas, un tas uzreiz faktiski izraisīja nepārprotamu Krievijas reakciju uz Latvijas eksportu, šprotes, piena produktu un tam līdzīgi. Tas bija 98. gads līdzīgi. Igauņi cieta no Aļošas pieminekļa pārvietošanas. Un kāpēc tas viss notiek? Es domāju, ka mums visiem ir skaidrs, ka tas notiek tāpēc, ka Krievija joprojām uzskata PSRS telpu par savu telpu un lieto principus kalda un valda. Un tas gan attiecas gan uz šīm tā saucamām austrumu partnerības valstīm, gan arī uz Eiropas Savienības dalību valstīm, 3 Baltijas valstīm. Un šeit vakardienas debatē man ļoti patika ne tikai lietuvieši, latvieši, igauņi, bet arī vācieši, čehi, slovāki un citu valstu pārstāvi diezgan asi iestājas par to, ka Eiropas Savienībai beidzot ir jārēģē. Viena lieta, kad jūs šos ārējās tirzniecības, teiksim, jautājums debatējat Pasaules tirzniecības organizācijā Ženēvā, bet no otras puses jums ir politiski vienkārši jārēģē. Jo pretējā gadījumā Eiropas Savienība ir piesmieta, jo tas nozīmē, ka Krievija var rīkoties ar Eiropas Savienības prezidējošo valsti, kā viņi vēlās īstenībā. Un tad, protams, visai pasaulē liekas, ka pilnīgi skaidrs, cik stipra ir Eiropas Savienības globāli. Viņa tad nav stipra, ja viņi nereaģē politiski un kopīgi par šādiem pārkāpumiem.